Tavs Auto TV šoreiz. Uzzināsim, kas raksturo labu aktieri. Teātrī jau pietiek ar to, ka tu labi izskaties, iemācies tekstu un neskrien virsū mēbelēm. Un izbrauksim ar džipu, kura aprīkojums izskatās dārgāks nekā ir patiesībā. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šodien Tavs Auto TV lielākais no MG crossoveriem. Šī 4,67 metrus garā pilsētas apvidnieka nosaukums ir HS. Mūsu rīcībā ir nonākusi tā PHEV, jeb spraudņa hibrīda versija, kur ar vienu uzlādi, neizmantojot iekšdedzes dzinēju, spēj veikt aptuveni 100 km garas distances. Uz testa braucienu mums pievienojies Dailes teātra aktieris Gints Grāvelis. Iespējams, esat redzējuši viņu iepriekšējā sezonā uz skatuves kā Ponciju Pilātu no izrādes Pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu. Taču Ginta kontā arī lomas kino un seriālos, piemēram, apsviedīgais fiskultūrietis kontrabandists Apolinārijas no Padomju džinsiem. Redzi, kino tas ir tāds, tā ir tāds saldais ēdiens aktierim, sevišķi Latvijā. Jo, viņa nav tik daudz, un līdz ar to ļoti visi aktieri ļoti gaida un visi grib, un tā maģija tajā ir, tā nav tikai nauda un tikai vēsturē palikšana. Manuprāt, tas ir kaut kāds tāds vienalga, tāda, man liekas, ka kvalitātes novērtējums kaut kādā ziņā, tavas aktieriskās kvalitātes novērtējums, jo tur jau ir tik daudz jāsakrīt lietām, un tas tur kino laukumā tas notiek 10 reizes ātrāk nekā teātrī uz skatuves, jo nevelti jau mums teātrī mēģinājumi ir vismaz 6, 7, reizēm pat 8 un vēl vairāk nedēļas vienam iestudējumam, un kad bieži vien saka, ko tu tur tik ilgi dara, jo daudziem tas uzskats jau tāpatās ir, kad, teātrī jau pietiek ar to, ka tu labi izskaties, iemācies tekstu un neskrien virsū mēbelēm, bet, tik vienkārši jau tas tāpatās nesanāk, Tātad, kā jau minējām, MG HS PHEV ir aprīkots ar hibrīda spēka iekārtu. Tas sastāv no 1,5 litru iekšdedzes dzinēja ar 143 zirgspēku jaudu un 183 zirgspēkus jaudīga elektromotora. Sistēmai kopā 272 zirgi, grieze 365 Nm. Akumulātora bloks ir gana liels, 21,5 kWh, un ar tajā uzkrāto enerģiju iespējams veikt pat vairāk nekā 100 km garas distances. Kopējais nobraukums ar vienu uzpildi, tātad benzīns plus elektrība, ir virs 1000 km. Ja raugāmies auto tehniskajos datos, tā degvielas patēriņš norādīts vien 0,54 litri uz 100. Protams, lai to sasniegtu, jums pie katras iespējas būs jālādē sava auto aķis. Jā, es atzīšos godīgi, es neesmu redzējis nekad iepriekš dzīvē šādu auto, un ļoti iespējams tāpēc, ka viņš ir 25. gada auto. Es esmu pārsteigts par to, ka apvienojās ļoti tāda salīdzinoša vienkāršība ar kaut kādu smalkumu, kas iedod tādu ļoti ērtu un patīkamu sajūtu, nevis tāpēc, ka man būtu tagad baigi kaut kas jāslavē, bet man vienkārši ļoti patīk. Kā tika arī aizkadrā runāts, ka vīri ir prātīgi izdarījuši, un paņem 100-gadīgu zīmolu un iepūt viņam, man liekas, ļoti labi, un viņam būs savs pircējs, un tas foršums ir tas, ka tu vēl vari izlekt bišķīt no tā bāriņa. Mēs jau tā tik daudz, tik pelēki, tik parasti. Tas ir tāpatās kā labs uzvalks un kaut kādi aksesuāri un kaut kādas lietas tev iedod pašapziņu, tev iedod kaut kādu pašam to sajūtu labāk. Un līdz ar to tu jūties labāk, tu izskaties labāk, tu savādāk domā un savādāk. Man liekas, ka tu savādāk tu atļaujies būt labāk sevis versija. Runājot par gaitu un dinamiku, MG HS ir gan ērts un komfortabls auto. Pirmais, kas krīt acīs atrodoties tās salonā, ir apdares kvalitāte. Ja mazākie modeļi no MG vairāk ir orientēti budžeta klases virzienā, tad šeit jau ož pēc premiuma. Ar rādu apšūta paneļi, 12,3 colu ekrāni, 100 km/h, starp citu, šis auto spēj sasniegt 6,9 sekundēs. Divsajūga automātiskā pārnesuma kārba slēdzas plūdeni, arī HS piekares regulējums ir gan veiksmīgs, un traucoties pa Latvijas līganajiem ceļiem, varēsiet justies visnotaļ relaksēti. Vienīgais, ko varētu vēlēties, nedaudz labāku riteņu ārku pakojumu, jo brīžos, kad dinamiski brauksiet pa Irdenu Grants ceļu, pa gaisu lidojošo oļu un akmeņu radītās skaņas ir labi dzirdamas. Te gan jāmin, ka MG HS negluži nav vienīgais auto no austrumiem, kam piemīt šāds netikums. Viņš ir
pietiekoši paklausīgs, viņam tas elektromotors piepalīdz droši vien ieskrieties, un viņš ir pietiekoši dinamisks, pietiekoši ērts. Tas klierens ir augstāks, un tu vari sēdēt, un arī tā sajūta, vienalga, izslienās. MG HS vizuālais tēls ir gan eiropeisks. Tam ir simpātisks deguns ar moderniem lukturiem, milzīgi radiatoru resti. Atgādina dažu labu citu, mums jau zināmu automodeli. To noteikti izskaidro fakts, ka MG HS dizaina koncepts ir dzimis Anglijā. Tā izstrāde veikta MG Global Design and R&D Center Birmingemā. Savukārt platforma un spēka piedziņas arhitektūra izstrādāti SAIC motoru izpētes centros Ķīnā. Un jau vēlāk, lai šis modelis pēc iespējas labāk atbilstu Eiropas klientu vēlmēm, tā piekares, komforta un vadāmības parametru regulēšana tiek veikta MG Motor UK tehniskajā centrā. Viņš ir gan atsaucīgs, man baigi patīk tas, ka viņā pietiek. Pietiek arī priekš tādas salīdzinoši dinamiskas braukšanas, te viss ir tā kā jābūt. Un tu jūties gana komfortabli, un zini, kā reizēm ir šāda lieluma tādi suvi, liekas, kā tad, tur būs, tāds, šito varētu tā droši vien, kaut kā dāma šitādi varētu braukt, un tad tur tā, nav šitam tā sajūta, ka, te mēs tagad, iedosim, tad man tikai meitene brauks, vai tikai džekiem tāds mašīnas piestāv, vai kaut kā, nav tāda sajūta. Latvieši, man liekas, vispār ir džipu zeme un suvu zeme, tu izgrozies kā tu gribi, bet... tikpat labi viņš var stāvēt pie Greznas savrupmājas, un tikpat labi viņš var stāvēt arī normāli mikrorajonā pie kāda dzīvokļa. Tam šajā brīdī nav nekādas nozīmes, bet tāpat laikā es domāju, ka tas ir nostrādājošs studenti līdz vidusmēra normālam ierēdnim, darbonim, cilvēkam, kas būs, manuprāt, arī no tā cenas viedokļa runājot. Tu dabū baigi labo komplektu, un tas liecinātu arī par, manuprāt, par gudru uzņēmēju, kurš saviem labākiem darbiniekiem iedod šādu auto. Tu dabū, viņā ir kvalitāte, to redz. Līdz tik daudz, cik es braucu, un ir tāds saprātīgs viss kopā sakombinējiens, ka man liekas, ka šiki. Neapšaubām viens no spēcīgākajiem HS argumentiem cīņā ar saviem konkurentiem ir tā cena. HS bāzes versijā nopērkams par 26 990 eiro. Aprīkots ar PHEV spēku iekārtu, tas maksās 37 990. Kas šāda izmēra un aprīkojuma crossoveram ir gārds kumosiņš. Bez tam visiem MG modeļiem ir 7 gadu vai 150 000 kilometru ražotāja garantija. Tas šai reizē mums arī viss, bet kā neskaitāmas reizes mūsu raidījumos esam teikuši, tas ir tikai sākums. Tātad tiekamies citos autostāstos un piedzīvojumos Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.